tādiem sīkumiem, kā tas sāp un kāda ir tā mūsu situācija, ka to neviens cilvēks īsti līdz galam nevar izprast. Dievs mūs izprot, bet varbūt tur atkal mēs neizprotam to, ka Dievs mūs izprot. Kristus sniedz roku, jūt līdzi, Svētais Gars vada. Un lai kur mēs būtu, kā mēs justos, mēs savā apziņā apzināmies, ka mēs esam kristieši. Un mēs apzināmies to, ka Kristus mums var palīdzēt. Un tāpēc mēs meklējam palīdzību pie Kristus. Un vienīgi, ko mēs kaut kādā brīdī palaižam garām, ka nevienmēr mēs spējam safokusēties uz Kristu, sakoncentrēt savu uzmanību uz viņu. Mēs esam kaut kur līdzīgi Jēzus mācekļiem šajā rakstvietā, ko mēs tikko dzirdējām. Mācekļi ir safokusējušies uz lietām, uz tām lietām, uz ko viņi parasti ir pieraduši safokusēties. Uz lietām, par ko viņi rūpējās ikdienā. Ēst, cert, ģērbties, rūpēties par savu tālāku izdzīvošanu, plānot nākotni. Un viņi pieņem, ka līdzīgi arī Jēzus dzīvo un šādā veidā ir safokusējies uz šīm lietām. Un kad Jēzus atbild uz mācekļu piedāvājumu paēst, sakot, man ir ēdiens, ko ēst, kuru jūs nezināt, kā saka, viņi neķer laukumu. Mācekļiem nav ne jausmas, par ko Jēzus runā. Maksimālais, ko viņi no sevis varēja izspiest tajā brīdī, nebūs taču viņam kāds atnesis ēst. Varbūt, ka viņš jau ir kaut kur paēdis, un mēs te pavelti skrējām un meklējām. Šādi uztvert lietas no Dieva mums grēciniekiem ir ļoti raksturīgi. Un Jēzus paskaidro, ka viņa ēdiens ir darīt Tēva gribu. Viņa ēdiens ir darīt Tēva gribu. Mēs par to varam padomāt. Kā būtu, ka ik reizi, kad mēs iedomājamies par ēdienu, tā vietā mēs prātotu, kā darīt Tēva gribu. Ikreiz, kad vēderiņš sāk rūkt, mēs domājam, kā izdarīt Tēva gribu, ko Tēvs gribētu, lai mēs darām. Es domāju, diezgan atbilstoši attēls. Tas nav tikai lasīt Bībeli, bet tas ir vienkārši meklēt Tēva gribu. Citiem vārdiem sakot, Jēzus dzīvoja no tā, ka alka darīt Tēva gribu līdzīgi kā cilvēks pārtiek no kaut kā, ka viņš ēd. Un to viņš arī saka, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Vai mūsos ir tik spēcīga vilkme darīt un būt mūsu debesu Tēva gribā? Un es te atkal bišķīm par laicīgām lietām, Terēza zvana. Tad tu vari mazlietiņa paskatīties, vai viņai ko nevajag. Mūsu bērni vienkārši mēs varam arī pēc tam aizlūgt, mums ir bišķiņi apslimuši, viss tur blokādi. Tu paņem manējā telefonu. Ja tu... Lielākā daļa droši vien, kad teiks, ka jā, mēs tiešām neesam pieslēgušies Tēva gribai līdzīgi kā ēdienam. Un mēs esam kā mācekļi, kuru fokus ir uz kādām dzīves lietām. Un proporcionāli vairāk uz šīm dzīves lietām nekā uz Tēva gribas. Pirmais bauslis uz mums runā tieši par šo lietu, kur Dievs saka, es esmu tas kungs tavs Dievs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Mēs varam domāt, kas ir šie modernie dievi, ko cilvēki tur savā priekšā. Tur jau varētu daudz kaut ko domāt, bet es domāju, ka lielākā lieta ir, ka mēs pazaudējam paša vārda Dievs nozīmi. Mēs pazaudējam šī vārda nozīmi. Ko nozīmē Dievs? Ko nozīmē Dievs tad, kad es turu par Dievu? Ja es saprotu, kas ir Dievs, tad es saprotu, ka Dievam ir pilnīga noteikšana pār mani. Un tas ir sarežģīti. Tur ir jāsēž, un tur mēs varētu varbūt kaut kad mums ir laiks pasēdēt un domāt par to,
kā tas ir, ka Dievs ir mans Dievs, un viņam ir pilnīga noteikšana pār mani. Un mēs zinām, ka Dievs ir labs, un Dievs ir mīlošs, un Dievs mūs nelauž ar varu. Tas jautājums galvenais ir man, vai es pakļaujos tai viņa pilnīgai noteikšanai pār mani. Ja es nepakļaujos, viņš ar varu nenāk un neizdara uz mani spiedienu. Šeit daudziem kristiešiem rodas problēma, kā tad Dievs ir šādi izdarījis vai šādi izdarījis. Mēs varam padomāt, tur centrā esmu es, nevis Dievs. Dievam nav pilnīga noteikšana pār mani, jo es viņam pārmetu. Kā tad viņš tā? Kā tad viņš man nav atskaitījies par to, ko viņš dara? Un tā ir atkal nākamā kristiešu problēma, ka Sātans, viņš darbojās tā, lai mēs sevi liekam centrā. Un gala rezultātā mēs zinām, kā Sātans sevi ir ielicis centrā un beigās tas aizved pie tā, ka viņš grib, lai viņu pielūdz. Un ja cilvēks seko šim paternam, beigās mēs gribam, lai mēs tiekam pielūgti. Bet tas viss sākās ar to, ka mēs gribam būt ievēroti, mēs gribam būt cienīti. Tas viss ir, jo mēs esam Dieva bērni. Mums tas viss ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs, lai mēs esam mīlēti, lai mēs esam ievēroti, lai mēs esam īpaši. Tas viss tur ir, bet dievišķā veidā, ne tā kā vēlns to grib. Mēs vēlamies, lai Dievs iekārto mūsu dzīvi tā, kā mēs vēlamies. Tā ir atkal nākamā lieta. Varbūt es vienkārši te runāju par tādām kaut kādām lietām, kas visiem viss ir skaidrs, bet varbūt ka arī nav. Ka kaut kur mēs varam padomāt, vai tiešām ir tā vai nav. Vai es gribu, lai Dievs iekārto manu dzīvi tā, kā es vēlos. Un Dievs to arī diezgan lielā mērā dara, tāpēc, ka viņš mūs mīl, bet mēs nedrīkstam uz to ieciklēties. Mums ir jāpatur tā doma prātā, ka viņam ir pilnīga noteikšana pār mani. Un ja Dievs to nedara, mums rodās pretenzijas pret viņu. Mēs varam padomāt, kas ir mūsu fokusā. Mūsu veselība, drošība, piederība, atzinība, pašapziņa. Mēs varam padomāt, vai mēs Dievu lietojam, vai mēs Dievam kalpojam. Vai mēs Dievu lietojam, vai Dievam kalpojam. Un kaut kādā brīdī, mēs nedrīkstam sajaukt, mēs nākam pie Dieva. Un īstenībā tas jau ir, tas parāda, ka viņš ir mūsu Dievs, ka tad, kad mums ir grūti, slikti, mēs skrienam pie viņa. Bet mēs viņu nelietojam, mēs skrienam kā viņa bērni, kā mūsu bērni nāk sūdzēties. Un, ja bērni nav pārāk izlutināti, viņi necer, ka vecāki uzreiz darīs to, kas viņiem vajag. Viņi jau tā gribētu. Mēs arī varbūt tā izturamies. Mēs varam padomāt par savām lūkšanām, kas aiz tām stāv. Mēs varbūt kādreiz lūdzam, kaut kāda tāda skudriņa taka mums izveidojās, ka mēs visu laiku lūdzam vienu un to pašu un beigās nemaz, ka tā aiziet automātikā, ka mēs pat nepadomājam, ko mēs lūdzam un kā un kāpēc, un mēs nepadomājam, kā tas skan Dievam, tas, ko mēs pasakām. Varbūt ir vērts ierakstīt diktafonā un pēc tam paklausīties un padomāt, un tas dod daudz atziņas. Bet no kā tas mūsu lūkšanas sastāv? Un ja mēs sākam aptvert, ka Dievs visu kontrolē, ka viņam ir plāns katrai mūsu dzīves minūtei, ka viņš mani mīl, un viss, kas ar mani notiek, viņš kontrolē, tad tur paverās kaut kas vaļā bišķiņ lielāks. Mums, protams, rodās, tur saceļās visi dēmoni ragi, kā mums rodās grūtības, kā tad tas ir, ka es uzticēšu Dievam pilnīgi visu sevi. Protams, tur vecā schēma, kā es domāju Dievam tagad, viss Dievs, ko tu gribi ar mani darīt, kā tu gribi mani lietot, un tas sāk nāk bailes, bet viņš tev gribēs aizsūtīt uz to vietu, kur tev visvairāk bail, kur tev visvairāk negribās, un viņš tev liks tieši to darīt, ko tu nevari izdarīt. Ir, jā, tā viņš ir. Bet tie dēmoni, kas runā, tur dēmoni nomērdē to atziņu par to, ka Dievs mani mīl, un ja Dievs mani mīl, un pat ja viņš ieliks man tādā vietā, no kā man bail un ko man negribās, tad viņš to dara, tāpēc, ka viņš mani mīl. Un tas labākais, kas man ir vajadzīgs, un viņš man nesalauzīs. Un pat ja viņš man salauzīs, viņš mani sadziedēs. Kaut kur vecajā derībā bija, ka Dievs salauž un viņš pēc tam sadziedē.
Līdzīgi kā kauls, salauzts kauls, saug apakaļ nepareizi. Viņš ir jāsalauž, lai viņš saug, pēc tam salikt viņu apakaļ pareizi. Tas ir grūti un sāpīgi, bet ja mēs redzētu visu to kopskatu, un ja mēs redzētu, kā tas viss tajā stratēģijā stāv, mēs citu neko negribētu. Mums būtu bail kaut ko citu gribēt, kā tikai Dieva gribu. Jo tas ir pats labākais, kas ar mums var būt, un tās bailes, kas mūsu sit, tie visi ir meli un to runā dēmoni, jo viņiem negribās to. Un viņiem ir patiesi bail. Un viņiem ir patiesi pretīgi. Un viņi saka, redzi, tās sajūtas ir tavas. Tās nav mūsu sajūtas. Tās ir viņu sajūtas, ko viņi mums grib uzinstalēt. Viņi sevi grib uzinstalēt mums, mūsu personībai. Ja mēs paliekam Dieva gribā, tad jebkuru situāciju no savas dzīves mēs varam uzticēt viņam. Tad, kad mums viss ir kārtībā, mēs varam pateikties, slavēt, ar to arī mēs atzīstam un uzticam, ka Dievs tur ir un mēs atdodam viņam kontroli. Un mēs atzīstam, ka viņš mūsu dzīvi brīnišķīgi vadīs tieši zem Dieva kontrols. Ka mēs to esam ļāvuši un gribam, lai tas turpinās. Un tad, kad kaut kas ir ar mums noticis, arī šo situāciju mēs uzticam viņam. Un tagad vēl viena svarīga lieta. Tad, kad mēs esam savārījuši ziepes, un šīs situācijas ir ļoti grūtas, un tādas ziepes, kas nav attaisnojamas, tāda situācija, kur cilvēku mūs nosodītu, kur varbūt mūsu baznīcā vairs nemaz nelaistu kādā iekšā, dažā labāk, kur mūs pazīst. Arī šo situāciju mēs varam uzticēt Kristum. Arī viņš kontrolē šādu situāciju. Tas ir Jēzus Kristus evaņģēlijs. Šādā veidā mēs paliekam Dieva gribā arī ar savu grēku. Un, teiksim, ja kristietis dzīvo kādu laiku bauslībā un sagrēko pamatīgi, viņam liekas viss, kur es tāds pie Dieva atgriezīšos, un nevis viņam liekas, bet to atkal dēmoni tur ir klāt, un viņi stāsta, ja tu jau esi šitik tālu iegrimis, tad nav vērts, tad grimsti dziļāk, tad grimsti līdz galam, tad tur nav vairs vērts, bet īstenībā tā nav patiesība. Visi mēs esam grēcinieki, un pie visiem ir nācis Kristus, un pat ja mēs neapzināmies to, ka mēs esam peļķē, un bez Kristus no tās peļķes mēs ārā netiekam, dziļa peļķe, tā ka mēs varam nogrimt un nekad vairs neuzpeldēt, mēs tur esam. Vienkārši mēs to neapzināmies. Grēcinieks, kas izdara tādu grēku, ka viņam pamostās grēkatziņa, viņš to ļoti spilgti redz. Mēs arī, protams, esam redzējuši, mēs esam atdevuši to Kristumu, un Kristus savā žēlstībā mūs arī tur, ka mums visu laiku nav jāmokās ar savu sirdsapziņu, un viņš to sirdsapziņu atver pa bišķītiņām. Un jo mēs vairāk esam uzticami, ka tad, kad viņš atver, mēs to viņam atnesam, viņš var vairāk, un viņš mūs šķīst un tīra, lai mēs vēl jau vairāk augļus nestu. Un mēs nevaram dzīvot, cerot, gribēt dzīvot kā normāli pasaulīgi cilvēki un cerēt, ka viss būs labi. Tas vispār nav pareizs kristietim dzīves uzstādījums. Es neieteiktu varbūt sakalt lielus plānus par savu nākotni, jo kad mēs tos izskaļam visai savai dzīvei, un tā nenotiek, mēs viļamies. Jo tur ir kaut kāda, jocīga teoloģija apakšā, ka mēs esam izkāluši plānus, un tagad Dievam to visu ir jāpiepilda. Tur kaut kas nav pareizi. Šādi uzstādījumi ved pie vilšanās, attālināšanās no Dieva. Mums jāatcerās, mēs neesam no pasaules. Mēs pilnīgi nesam no pasaules. Mums jābūt gataviem, ka jebkurā brīdī Dievs kaut ko izdarīs pie mums vai mūsu dzīvēm, pilnīgi mainīs virzienu kaut kādā veidā. Mēs tam esam gatavi, un tad, kad tas notiek, mēs priecājamies, nevis baidāmies, slēpjamies, mūkam, tā kā Jona zivs vēderā. Ne, viņš jau nemūk zivs vēderā, viņš vienkārši laidās lapās. Mums ir vajadzīgs ēst, dzert, ģērbties, būt mīlētiem, atzītiem, vajadzīgiem, veseliem. Dievs jau to zina. To jau Jēzus saka. Viņš jau visu to zina, un viņš to labprāt dod. Bet šīs lietas nevar nostāties pāri Dieva gribai uz mums.
Un mēdz varbūt notikt kādas lietas mūsu dzīvē, kur ir grūti saprast, kā šī lieta varēja būt Dieva griba manā dzīvē. Bet mums ir jāatcerās, mums taču ir Dievs, kas uz mums runā. Mēs viņam to varam pajautāt. Tad, kad mēs esam tādā lielā konfliktā iekšā, mēs varam pajautāt, Dievs, es gribu to saprast, jo es gribu pilnībā, lai nekas nepaliek man. Es gribu tu, lai kontrolē visu manu dzīvi. Arī šovakar mēs lūksim. Mēs par jums lūksim. Varbūt sanāks arī mums par viens par otru aizlūgt. Un tas fokus, uz ko mēs tagad skatāmies arī aizlūdzot un atbrīvojot un lūdzot par dziedināšanu, ka tas pats svarīgākais ir, lai Dieva griba ir pār jums. Un ne tikai tajā lūkšanā, ne tikai par to konkrēto lietu, par ko mēs lūdzam, bet pār visu dzīvi. Lai Dieva griba. Ja es saku, es tikai gribu būt dziedināts, bet tālāk es gribu iet savus ceļus, tur kaut kas nenostrādā. Tur kaut kas, pat tur Dievs ir žēlīgs un kādreiz notiek tā dziedināšana. Ka Dievs vienkārši dod to dziedināšanu, lai cilvēks redz, ka ar tos dziedināšanu vien, kas saka, ir pa īsu. Ka tur nav, ja nav Dievs, ja Dievam mēs neesam atdevuši sevi visu, kā saka, daudz kristieši runā par 10. tiesu, un vecajā derībā ir tā 10. tiesa, bet šodien ir visa tiesa. Mēs visi piedaram Jēzum Kristum, viss, kas mēs esam, pilnībā. Viņš grib mūsu pilnībā, un tur pat nav runa par naudu, jo naudu Dievs dod mums, un ja mums trūks, mēs sakām, Dievs, šitā, kādreiz es domāju, es gribu maksāt 10. tiesu, es biju tāds pavisam jauns, vēl students, un tā, ka es noķēru to evaņģēliju, piefiksēju, es sapratu, šitas baigi labi darbojās. Man vienmēr trūkst, un tad ir grūti to 10. tiesu iedot. Es saku, bet Dievs dod man tik, lai man pietiek, un es vēl varu iedot 10. tiesu. Un man pašam nav ticības, ka tas var notikt. Tur baigi interesantās lietas notikās. Man bija ļoti maz alga, es dzīvoju pie vecākiem, man nobruka mašīna, 700 lati jāmaksā, ātrumkāri beigt. Un es apņēmos, es neskatīšos, kā es to varu izdarīt. Es neskaitīšu savu naudu. Es samaksāju visus remonts, braucu ar savu mašīnu, un man nebija ne parāda, ne kaut kas pietrūka, un vēl līdz šai dienai es to nesaprotu, kā tas varēja notikt. Bet Dievs tā darbojās, bet ne par 10. tiesu tas stāsts ir. Tas stāsts ir par mums, viņš grib mūsu visu, viņš negrib daļiņu no mums. Kādēļ atbrīvošanas kalpošana ir tik efektīva, ka mēs daudz esam piedzīvojuši no tā, galvenokārt tādēļ, ka tajā Jēzus Kristus ir pasludināts par kungu pār visiem ļauniem spēkiem, kuri dažādu mūsu grēku dēļ mūsu dzīvēs darbojās. Tā ir efektīva, ka mēs šo lietu esam Jēzum pacēluši. Mēs pēkšņi atnākot šeit, visu laiku mēs kaut kur staigājam ar to lietu, varbūt esam kaut kur aizlūguši, bet tad mēs atnākam, mēs viņu izvelkam ārā visām saknēm un sakām, Jēzu, redzi, es šito negribu, jo tas ir viss, kas šitas te, ko dara manā dzīvē, viņš visu dara to, kas ir pret tevi. Es to gribu atdot tev prom, un es gribu būt tavā gribā. Tātad jūs redzat, tas galvenais fokus ir tieši būt Jēzus gribā. Un mēs paceļam šo problēmu, pasludinot Jēzu par kungu arī pār šo problēmu. Mēs šo problēmu nododam viņa gribai. Mēs lūdzam nevien par Dieva iejaukšanos mūsu dzīvē, bet mēs savu dzīvi pakārtojam Dieva gribai. Jo, ja mēs sadalām, teiksim, šo mēs dodam Dievam, šo mēs nedodam Dievam, tātad lūkšana arī. Lūkšana ir ļoti, ļoti spēcīga ar to, ka mēs apliecinām, ka mēs gribam, lai šī lieta ir pakļauta Dieva gribai. Nezinot par rezultātu, nesaprotot, kā Dievs to risinās. Tā arī, un tā ir uzticēšanās viņam, un bez tā nekā nevar iztikt. Ja kristietis ir šādā stāvoklī un apziņā un apliecībā, visiem vēlniem tiek aizdarīta mute. Un tikai pa virsu tur pietrūkst pielūgsme un slavēšana. Un tad visi dēmoni tiek izstumti ārā. Mēs viņus izstumjam ārā, padodoties Dievam un stājoties pretim vēlnam.
Tā ir tā padošanās, ļaujoties pilnībā Dieva kontrolē un nesagaidot. Ļoti grūti jau tā praktiski ir atšķirt, ko es nekontrolēšu, tad es krītu šeit apguļos uz sola, tagad Dievs, tagad tu man cel un ved un nes, lai es aizlidoju līdz blokam un vakariņas paši izvārās. Ne līdz tādam absurdam, protams. Dievs jau dod kaut kādas mums spējas, maņas, domāšanu, smadzenes, bet visu laiku tā antena ir uz viņu. Es esmu gatavs. Jebkurā brīdī, kad Dievs kaut ko pagriezīs savādāk, viņš kaut ko liks manā sirdī. Un to daudz ir teikuši, ka viņi teikuši, Dievs lieto mani. Es gribu, lai tu man lieto. Un pēkšņi Dievs runā. Pieeja pie šī cilvēka un pasaki, ka Dievs viņu mīl. Kā es tā varu izdarīt? Bet atkal, redz, tur saslēdzās atkal bailes, kontroli, bailes, kontroli. Tur vajadzīga atbrīvošana no bailēm un kontrols. Un tad mums jau būs svarīgākais tas, ko Dievs saka. Un tad parasti, kad cilvēks sevi pārlauž un viņš aiziet, tas cilvēks ir bijis gatavs un viņš pateica tos 2 vārdus un viņš jau ir izplūds asarās un viss nožēlo grēks un lūdz Dievu. Dievs jau zina, viņš jau ir stratēģi izveidis. Viņam vienkārši vajag cilvēki, kas ļaujās viņam, pārkāpjot pāri kaut kādām, savām bailēm un lietām. Un tur jau vēlns atkal maksimāli darbojās pretīm, lai tas cilvēks nepaklausītu, lai viņš nesekotu. Tur atkal varam, protams, iedziļināties un runāt, kā ir dzirdēt Dieva balsi, es pareizi sadzirdu, bet kas notiks, ja jūs pareizi nesadzirdēsiet un pieiesiet pie cilvēka un pateiksiet, ziniet, Jēzus tevi mīl, tur nekas briesmīgs nenotiks. Tātad mēs iztumjam ārā dēmonus, stājoties pretim vēlnam, ar nostāju, ka mēs piederam Jēzum Kristu un ka viņš ir mūsu Dievs, kungs un pestītājs. Un tiem vairs nav citu variantu, kā laisties tur, kur Jēzus pats viņus aizraidīs. Un pie šīs atziņas nonākt varbūt nav ļoti viegli. Tur vajag kaut kādu cīņas laiku, bet tas svarīgais ir, ka mēs safokusējamies uz to. Padoties Dievam ir grūti, bet bieži vien mēs to grūtību nesaprotam. Tas neprasa no mums būt svētiem. Tas neprasa no mums daudz kalpot. Tas neprasa no mums daudz lūgt un daudz lasīt Bībeli. Nē, ne tas ir tas, kas mums ir jādara. Tas ir līdzīgi, kā man saplīst mašīna un es mazgāju veļu, domādams, ka mašīna salabota būs. Tur ir jādomā līdzi kādā virzienā. Tas vienkārši prasa nolikt savu apspiest drusku sākumā, savu egocentrismu, nolikt to sānis un mēģināt ielikt Kristu centrā. Un jautāt nevis, ko es gribu, bet Kristu, ko tu gribi? Un tad skatīties, kā Kristus mūs ved. Šādi visas lietas nostājās savās vietās. Ko es vēlos saviem bērniem? Varbūt es neesmu sevi ielicis centrā, es esmu kaut ko citu ielicis centrā. Nevis, ko es vēlos saviem bērniem, bet ko Kristus vēlas maniem bērniem. Vai mēs tā jautājam, Kristu, ko tu vēlies maniem bērniem? Un lūgt tā ar domu, ka viņš var pateikt arī kaut ko tādu, kas man nepatiks. Tur ir tas lauziens. Un šādi īstenībā mēs varam būt patiesi svēti, meklējot Kristu. Un lai Dievam pakļautos, tur tiešām ir cīņas ar dēmoniem, jo nevis mēs pretojamies, bet viņi. Dēmoni mums ir iestāstījuši, ka mums ir jātur kontrole, ka ļauties Dievam ir bailīgi un tā tālāk. Mums ir jānonāk kaut kur līdz tam, ka mēs ļaujam Jēzum parādīt mums pašiem, ka dēmoni mūs biedē, ka mēs neesam tie, kam ir šī pretestība Jēzum. Un tas, uz ko es aicināšu, es mētiecīgi samainījis sprediķi sākumā nolicis un grēksūdzi pēc tam. Bet es zināju, ka iespējams, ka grēksūdzi taisim pēc sprediķi ļoti labi palīdzēs, ka mēs varam Dievam izsūdzēt savus grēkus, lai viņš ir mūsu Dievs un neviens cits. Un arī savus grēkus atdot viņam. Un visu, kas varbūt šī brīdī jūs ir uzrunājis.